Labrīt, 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 labvakar vai labdien visiem mīļajiem klausītājiem plašajā pasaulē. Kā jūs redzat, mēs atkal esam divatā ar Betiju, un mēs nākam pie jums decembrī. Tātad. Pamanījāt, ka Betija dzīves elpā ir iesākusi savu nodarbību, tādu izaicinājumu ciklu, un mums bija, nu, patās oktobrī, mums bija izaicinājums Sveiciens saulē, kur mēs tikāmies visi no rīta un 7 dienas, un tiešām tas bija ļoti jaudīgs un vērtīgs notikums, jeb izaicinājums. Un tagad decembrī, kad ir šis te klusais laiks, kad mēs nākam atkal katrs vairāk vai mazāk ar sevi pie sevis, Betī mums piedāvā 7 dienas vakara meditācijas, un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti jauki, jo šobrīd mūsu prāti, man liekas, pa dienu lido visās dimensijās. Un vakarā mums ir ļoti, ļoti vērtīgi to visu savākt un doties pie miera daudz lielākā harmonijā, nekā varbūt mēs patiesībā esam. Un tāpēc, un arī tā varētu būt tā kā tāda dāvana decembrī, Ziemassvētkos, jaunajā gadā. Tātad 7 vakarus mēs tiksimies ar Betiju vakara meditācijās. Un, jā, tā kā mīļi gaidītēsiet, bet tad šodien mazliet es palūkšu, lai Betī pastāsta, kāpēc viņai šī ideja radās un ko viņa caur to grib iedot cilvēkiem. Un, jā, varbūt par to tad pastāsti mums lūdzu. Sveiki! Jā, nu, tā ideja radās tieši tāpēc, ka kaut kad sen atpakaļ mums jau bija viens kurs, kur bija, vai tas bija kurs, vai arī kaut kurs tas bija, kur mums bija rīta nodarbības mēneša garumā laikam, un pēc tam bija meditācija. Un tad arī bija meditāciju kaut kas bija, vai ne? Nu, jā, Un, bija. un patiesībā jau tas viss tapa pateicoties jums. Ja jūs teicāt, ka tā ir štela un ka tas darbojās un ka jūs turpināt klausīties šīs te meditācijas un ka tas jums palīdz. Tāpēc tas lielākais motivators tiešām bijāt jūs. Un kāpēc tieši tagad un kāpēc vakara meditācijas? Jo šis ir tāds diezgan teiksim, tā tumšs laiks, un tā saule ir tā mazāk, un citreiz tu pamosties tumsā, un tu aizēji gulēt tumsā, un pa dienu ir tikai tāda krēsliņa, un man šķiet, ka tas tā intensitāte, kāda šobrīd ir visos notikumos un sajūtās, ir ļoti liela. Vismaz es viņu izjūtu ļoti, ļoti spēcīgi. Un ir tie brīži vakarā, kad man personīgi es apguļos gultā, un man tā kā vajadzētu paklausīties šo meditāciju, lai es varu sevi sakārtot pēc tā visa lieluma, kas ir noticis pa dienu, bet īsti nav pat spēka tam, lai es ieliktu austiņas un pameditētu. Un, un tas arī būs priekš, es esmu diezgan liela egoiste, es to daru arī priekš sevis, lai es varētu arī sevi šajā vakarā sakoncentrēt un atbrīvot sevi no tā, kas ir liekas pa dienu sakrājies kaut kādas sajūtas, emocijas, notikumi, ka varbūt nevajadzētu nākt līdzi uz nākošo dienu. Un, jā, tāpēc es izdomāju, ka šīs vakara meditācijas, viņas ir tāds labs veids šobrīd, kad mazliet sevi atgriezt pie sevis, kā jau es teicu, atbrīvot šo telpu pēc visiem dienas notikumiem un emocijām, sajūtām, pieredzēm, kurām ejam cauri.
un sagatavot sevi tādam kvalitatīvam miegam, lai šis te ķermenis un gars var atpūsties nākamai dienai. Nu tāds ir tas mans motivators, kāpēc es šobrīd jūtu, ka kaut kas tāds ir nepieciešams. Jā, paldies. Un tad varbūt tās, um, kā tev pašai, teiksim, varbūt pastāsti, kā tev viņas palīdz šīs te meditācijas. Jo mēs jau zinām, ka mēs tā kā guļam, bet ķermenis jau tā kā tur viss iekšā, nē, bet mūsu zemapziņa jau strādā pa nakti. un, un tāpēc mēs arī sapņojam un visu kaut ko citu piedzīvojam. Kāda tā tava pieredze varbūt tās? Nu, uh, lielākoties man šķiet, ka pirms šīm te pēc šīm te meditācijām tas miegs ir daudz dziļāks un kvalitatīvāks. Tātad ķermenim ir daudz lielāka iespēja atpūsties un restartēties, jo tā dvēsele jau tāpat dara darbus. Tad pieslēdzas šī sapņu pasaule, un tad mēs dodamies šajos sapņos un darām tur lietas. Tas ir cits plāns un citi notikumi, bet tīri runājot par šo realitāti, tad šī meditācija, nu, tiešām viņa paņem nost to dienas kaut kādu slāni, ko mēs esam uzlikuši sev virsū, ar visu to, kas šobrīd notiek, kā mēs jūtamies, saules nav, viss besi, vismaz man tā ir. Un, Un tad ar to meditāciju, jo man šķiet, ka tad, kad mēs atgriežamies pie sevis, kad mēs sajūtam sevi bez tā visa ārējā, tad jau nav tik traki arī šajā laikā. Tad jau mēs jūtamies arī harmonijā, ja nespīd tā saule un ir tāds bišku vairāk kaut kādas lietas jāpadara. Bet tajā visā burzmā mēs tā kā aizmirstam pie sevis atgriezties. Un tad šīs meditācijas, viņas palīdz atgriezties pie sevis, sajust, ka viss ir kārtībā ar to, kur es šobrīd esmu, un tas ir pats labākais, kur es varu šobrīd būt, un kas ir tas, kā es gribu šeit būt, un noņemt no tiešām kaut kādu to dienas uzkrāto slāni, kurš kaut kādā veidā domas vai sajūtas, kuras traucē iemigt. Un, un sagatavot sevi tādam kvalitatīvākam miegam un sakārtot enerģiju, ielikt jau to enerģiju, to nodomu tam, lai šī te nākamā diena ir daudz harmoniskāka priekš katra. Un, nu, vismaz man tas tā strādā. Ja man pietiek spēki ielikt šīs te austiņas, tā otra diena tiešām ir jau daudz, daudz citādāka, un šīm te daudzajām lietām sanāk paskatīties daudz reiz citādāk. Jā, tā. Nu, tas nozīmē, tātad meditācijas mums sāksies 8:00 vakarā. Tad tas nozīmē, ka tu iesaki arī tā kā cilvēkiem neko pēc tam diži vairs nemēģināt darīt, bet iet pie miera. Nu, es ieteiktu vismaz pirms meditācijām kaut kādu stundu nesēdēt ziņu portālos, pie, pie telefonos, datoros. Var jau nedaudz noskaņot sevi, var jau ieiet dušā, jau noskaloties un tāds nosacīti tīrs atnākt, radīt sev šo te telpu un vidi. Un pēc tam arī mēģināt vairāk, nu, nesēdēt, tiešām neklausīties bez tabū vai 900 sekundes, bet būt tiešām tajās sajūtās ar sevi, palasīt grāmatu, nezinu, var paskatīties kaut kādus tādus, paklausīties kaut kādus podkāstus vai kaut ko tādu, kas ir tāds, kas iedod šo te enerģiju un tādu labu sajūtu par to. Bet, nu, no tādiem destruktīviem ziņu portāliem vajadzētu izvairīties un arī sajūtās nemēģināt veidot kašķi, vai ja kāds mēģina veidot kašķi, tad paldies, es pabūšu ar sevi. Un tā palikt tādā mieriņā.
Un es sapratu arī, ka tu tā kā katru vakaru, nu, tā kā mazlietiņ dosi citādāku šo te meditācijas, vai tas būs savienots, vienā būs vairākas tās, vairāki soļi, vai kā, nu, tur, man liekas, tev bija kaut kāda doma. Nu, tātad atkārtošu to, ko es vienmēr atkārtoju. Es esmu sajūta cilvēks. Un lielākoties tas, kādas būs meditācijas, ir ļoti lielā mērā atkarīgs no jums, kas uz viņiem atnāks. Un tad, jā, ir šīs te tehnikas, kuras var izmantot, un to es arī skatīšos pēc sajūtas, kas ir tas, kas pa dienu, nu, kā es jūtu šīs dienas enerģijas, kas ir nepieciešams un ko mums vajag sakārtot, pakārtot, pārkārtot, izkārtot. Un pēc tā arī es droši vien ka vadīšos. Bet, jā, ir vairākas šīs te tehnikas, elpošana, apzināties ķermenī, vizualizācija, nu, daudz dažādas šīs te tehnikas, ar kurās var darboties. Bet tad pastāv arī tāda iespēja, ka, nu, protams, mums būs WhatsApp grupa, kur visi dalībnieki tiekas. Kad, nu, pieņemsim, nu, es tev pastāstu, Betī, man šodien bija tā un tā un tā, es šodien jutos tā un tā un tā. Un tad tu vakarā varētu tā kā mums palīdzēt to visu caur tām dažādām tehnikām. Un, kā tu saki, tev atnāk. Um, Nu, to visu sakārtot. Nu, jā, protams, ja jūs dalāties, kas ir ieteicams, tad, protams, kad ir daudz vieglāk noskaņoties uz šo te kopējo lauku, kurā iespējams, kad visi iet vienam un tam pašam cauri, tikai pa citiem Dažādi. ceļiem. Mhm. Un, protams, kad ja jūs dalāties, tad mēs varam veidot šīs te meditācijas. Enzo, veidot šīs te meditācijas. Viss Puisīši. kārtībā, viss kārtībā, viņš netraucē. Tā, lai tas ir kaut kas, kas jums palīdz konkrēti. Konkrēti ir jūsu lieta, ko jūs šodien esat pieredzējuši. Nav kā jūs gribat atbrīvoties, vai kas ir tās sajūtas, kas ir bijušas pārāk intensīvas. Un caur to mēs varam, protams, to visu harmonizēt. Tad mums būs brīnišķīgi 7 vakar decembrī kopā ar Betiju. Un visi tie, kas mēs būsim kopā arī WhatsApp grupā, kur varēsim dalīties. Un Betī tad mēģinās caur mūsu šo te komunikāciju un stāstiem un dalīšanos veidot šo vakaru meditāciju tieši tādu kā mums. Es tā saprotu, jā, Betī? Jā. Nu, lūk, tā tad, mīļie, no 2. līdz 8. decembrim. Veselu nedēļu, 7 dienas, vakarā 8. Mēs dodamies vakara meditācijās kopā ar Betiju Valdiņu. Un tādā veidā palīdzam sev paši um, piedzīvot šo laiku, saprast sevi, harmonizēt sevi un justies šai laikā neatkarīgi no tā, kāds ir ārā laiks, justies vienkārši atvērtiem, mīlētiem un visādi citādi būt gaismiņā. Tā, Betī, tas mums varbūt arī īsumā ir viss, ko mēs gribējām šodien padalīties. Tā tad mums ir arī iepazīšanās nodarbība, droši dodaties uz mājaslapu, piesakaties. Tiksimies mēs pirms 2. decembra. Un tad, jā, Betī, kā vienmēr noslēgumā varbūt tās šajā te laikā atkal, nu, tieši šajā laikā, ko tu gribētu novēlēt visiem mums? Esiet stipri. Nepazaudējiet to kaut kādu savu kodolu. Jo, nu, tiešām, es nezinu, vai visiem, bet man apkārt esošajiem cilvēkiem šī nedēļa ir vienkārši kaut kāds virpulis un ir daudz intensīvu sajūtu
un parūpējieties par sevi. Tas, laikam, ir svarīgākais tajā visā. Burzmā iedodiet sev brīdi, kurā jūs varat elpot cauri šim visam, tā kā atpūsties un izdarīt kaut ko priekš ķermeņa, priekš dvēseles, lai dvēselē paliek priecīgāk. Jā, un tad tiekamies meditācijās, tur jau būs pavisam viegli. Jā, paldies. Ļoti cerīgi. Labi, Vitī, paldies. Un paldies jums, mīļie, ka jūs mūs klausaties, ka esat kopā ar mums. Un lai jums jauks un tiešām, lai mums izdodas šo laiku piedzīvot, izdzīvot un nepazaudēt sevi un palikt savā spēkā, savā kodolā. Uh, jā, nu kaut kā tā. Labi, Betī, paldies tev un tā. Tā.